Čau visiem! Labrīt vai labdien, atkarībā, kad jūs šo te skatāties. Pēdējās dienas ir diezgan līs lietus. Ir tāds mitrs un slapšs laiks bijis. Plusā vēl Facebookā visi paziņas un draugi liek bildes iekšā, kā viņi mežā sēņo un cik daudz sēnes ir salasījuši. Nu, tad es izdomāju, ka man arī jābrauc ir sēņot. Nu, manā gadījumā nevis sēņot, bet fotografēt sēnes. Nu, tā kā iepriekš ir mitrs un slapšs laiks bijis, tad ir svētdienas rīts. Nu, brauks uz mežu, skatīsies, ko var atrast. Nu, pēc būtības vajadzētu būt sēnēm. Tagad tāds silts laiks ir. Es domāju, ka kaut ko atradīsim un jā, gribās pabildēt sēnes ar makro objektīvu tūplānā. Es domāju, ka laižam uz mežiņu, skatāmies un darbojamies. Es tik ceru, ka šī nebūs tā reize, kad Facebookā visi zīmējās ar savām sēņu bildēm, bet tu ierodies mežā un vispār nevienu sēni nevarēja atrast. Cerams, ka tā nebūs. Bet, nu, visādi jau gadās. Labi, dodamies sēņu medībās. Mežā ir diezgan patumšs, jo ir diezgan agrs rīts. Ir 7 no rīta un ir apmācies. Tāpēc ir diezgan patumšs. Un, lai nobildētu sēnes, nāksies izmantot savu gaismu, papildus gaismu, teiksim tā. Nevaru sagaidīt. Nevaru sagaidīt. Liekas, ka atradu pirmo fotografējumu objektu. Es sēnes nepazīstu, bet liekas, ka šitā nav ēdama.
ņemot vērā, ka mežā tāda tumsa, protams, savu gaismu es varēju iedot ar zibspuldzi, šo te, bet man lieti noderēja šāds te mazā LED gaismiņa, kas nāca līdzi GoPro. Es viņu uz GoPro nelieku, man liekas, ka viņa nevisai labi tur iedarās un to bildi taisa, bet apspīdināt kaut kādas sēnes, lietuslāsītes, puķes, ideāli. Ideāli šitāds mazais ķupsis, ļoti noderīgs. Nu ko, laikam šodien beigšu fotografēt, esmu sabildējis visu to, ko vēlējos. Sēnes atradu, bet nu laikam jau viņas nebija ēdamas. Visādas dīvainās mušmiras un velns viņi zina, kā viņas tur visas sauc. Bildes, man liekas, ka būs sanākušas ļoti labas. Bija īstenībā mežā diezgan daudz ko fotografēt. Forši pa nakti ir nolījis lietus, lapiņas un visi zāļu stiebri ir slapji. Nu, tas forši priekš fotografijas, makrofotografijas. Tā kā jā, es domāju, skatāmies bildes un tiekamies jau nākamajos video. Čau!